Tā. Trešais piegājiens Androidam, bet šoreiz ir ar uzvaru. Tā, motors izstāv, ekrāns ieslēgts, neitrālais darbinām motoru. Tā, rūts, viss kārtībā. Ekrāns ieslēdzās, ieliekam atpakaļgaitā. Opā, un bilde mums ir. Nu, padodam. Jā, tā. Mašīna kustās, un bilde ir tīra laba. Tā, kur bija problēma? Salikšu visu kameru vietā. Tur, lai nav šķībi greizi. Un parādīšu informācijas trūkums un drusku nezināšana. Nu, tā tad, rekur aizmugurē. Diezgan saulains. Rekur ir dzeltenais videokabelis. Pienāk. Un viņam blakus bija sarkans vats. Es domāju, kāda velna pēc viņš tur ir vajadzīgs. Ko es tagad izdarīju? Sarkano vadu pievienoju pie barošanas štekera aizmuguras videokamerai. Tur noizelēju atstāšu masu uz korpusu. Tas attiecās uz aizmuguri. Tagad ir karā, es salikšu visu kopā un tad parādīšu priekšu. Tātad ar aizmuguri mums ir skaidrs. Tātad priekšpusē tas pats dzeltenais videokabelis, rekur. Viņam paralēli sarkans vadiņš. Viss. Es no sākuma domāju, kāda velna pēc viņš tur vajadzīgs. Jo atpakaļgaitas sensoru, tas lēc pie atpakaļgaitas uguņiem. Bet ķīnietis jau visu ir izdomājis. Mums rekur aizmugurē sāku lasīt štekdozi. Mums ir ground, ACC, un rekur ir back. Un rekur ir vādiņš ar backsk. Un, kad iztolkojam latviski, viņi ir atpakaļgaita. Nu, viss ir skaidrs. Mēs pievienojam sarkano šeit klāt. Viņš aiziet pa kabeli uz aizmuguri, pievienojam pie videokameras. Un, tā kā mēs ieslēdzam atpakaļgaitu, kans signāls padom uz signālu uz Android, Androids atslēdzās un ieslēdz atpakaļgaitas kameru. Viss ir izdomāts. Perfekti. Nekas nav mašīnai jāmeklē. Nekādas slēdži, nekādas atpakaļgaitas un tā tālāk. Un nekādu traucējumu. Jo arī filtris strādā un viss pārējais. Perfekti. Ja kādam informācija noderīga, nu tad ielieciet kādu laiku, uzrakstiet komentāru. Paldies visiem, kas dalījās ar savām idejām, jo īstenībā tie alternatīvie varianti pa barošanu man sāka vedināt uz domu. Es jau sāku domāt vilkt kaut kādu atsevišķu vadu, kaut kur no slēdža meklēt vai ko. Beigās vienkārši sāku lasīt, kas te man ir virsū sarakstīts. Jā, un redz, ka tas mūsu Becka nostrādāja, un viņš strādā. Tā viņš arī paredzēts ir. Nu, tā, nākošais lasiet cītīgāk visus uzrakstus arī ķīniešu valodā. Lai visiem veicās! Kvalitāte tīri normāla.